Nu, tad sākam. Mēs sākam? Jā. Ok. Čau, draugs! Kā iet? Hi, Kristops, un hi, Anna. Čau! Čau, Kristap! Hei! Sveiki visi! Čau, Šveicis! Tiešraidē no Skotijas džungļiem. Čau! Hi! Čau! Čau, Šveice! Čau, Šveic! Čau, Anna! Kristaps, you mad motherfucker! Sveiks, Šveice! Čau! How did we meet Kristops? Atceries mani. Es biju tāda fashion meitene no Austrijas. You're getting married? Can't believe it, mate. Nu jā, ar Šveici iepazinos diezgan pasen. Manuprāt, tas bija Stela Pavard. Es ar Šveici iepazinos 2005. gada vasarā, kad viņš bija atbraucis ciemos uz Garkalni pie Dāvja Krūmiņa, un Dāvs tajā laikā dzīvoja savas vecmāmiņas dārza teltī. Un mēs dzērām aliņus, staigājāmies pa Garkalni, vienkārši labi pavadījām laiku. Ar Šveicis iepazinos kliņškāpšanā pēc kāda valīts Inčkalnā, kad viņš man pienāca no rīta klāt, iepazinās un teica, ja tev kādreiz dzīvē kāda problēma, zvani man, mēs ar čaļiem atbrauksim, 15 minūšu laikā mēs esam klāt. Ar Šveicis iepazinos 2005. gadā, precīzi kā neatceros. Visticamāk, viņš bija viens no daudziem draugiem, kas nāca uz Krāsotāju ielas Meņķzāli klausīties, kā mēs spēlējam mūziku ar Džai. Satiku 2003. gadā Inčkalnā uz Graņas Rofkas dusējām, kurši nodarbojāmies ar kāpšanas sportu. Tas bija ļoti sen atpakaļ, man bija apmēram 13 vai 14 gadi, un Solveig man uzaicināja uz Inču kalnu. Ar Šveici es iepazinos, ja nemaldos, 2004. gadā. Tas bija Inčkalnā, ko tautā laikam dēvē par nežēlīgo tusu Insī, vai kaut kas tāds. Spilgtāk atmiņā viņš palīdz ar galdu futbolu. Mēs gājām tur bieži spēlēt. Es atceros, Mārtiņ, kā es iepazinos ar Šveici. Es arī atceros. Tas bija Inčkalnā. Kopā ar Žiņaļonu. Es ar Kristopu iepazinos, tāpat kā daudz no mums alpīnismā. Tas viss notika 1900. gadā, kad mēs ar Māru kāpām Aldera tornī, un Māra man mēģināja iemācīt, kā pareizi ir jākāpj. Un mēs tā skatāmies, atnāk kaut kāds garšstievs jampampiņš ar blondiem, izbalinātiem, čirkainiem matiem un skatās apkārt tāds, kas te notiek. Un mēs ar Māru, vai arī es neatceros, pieejam pie viņa, prasam tāds, nu, ko tev vajag, ko te meklē un tā. Viņš tā saka, es atnācu uz alpīnismu trenēties, un mums bija tāds, ok, tāds reāli, tu mūsu kompānijā, nu, čalīt neiedarēsies un tā, bet, nu, gan jau, pamēģini pakāp, aizies mājās, būs labi. Un tā viņš beigās kļuva par vienu no mūsu labākajiem draugiem. Mums tā pazīšanās nav diezko liela, bet atceros tevi kā arhitektu ar skaistiem skruļainiem matiem. Katrā ziņā es neatceros, kāpēc iepazināmies, vai nu pie manas barbekju vakarā vai spēlējot galdu futbolu. Kā es iepazinos Šveici, es neatceros, un es arī pat neatceros, kad tas bija, bet tas bija pietiekami sen. Tā kā man ir attaisnojums. Vēl projām atceros, toreiz notika tāds gadsimta Ultimate galdu futbola mačs. Nu jā, toreiz Šveici tikai Sveiksas palīdzību samet 10 gols. Jā, un es kaut kādu mistisku apstākļu aktīvas pēc toreiz nelīdzam galdu. Es ar Šveici iepazinos studiju gados vēl toreiz sen atpakaļ. Es Kristapu pazīstu no pamatskolas laikiem Natālijas Draudzenes ģimnāzijā un turpinot mācīties kopā koledžā, esmu redzējis, kā Kristaps no maza puiša ir izaudzis par nobriedušu vīrieti. Es iepazinos ar Šveici un Annu ar savu draugu Paulu. Un es... Kā mēs tiksimies, es biju apmaiņas studente Latvijā 6 gadiem atpakaļ. Un mēs daudz tusējam. Nu, to, kā es pirmo reizi tevi satiku, es tev nemācēšu pateikt, jo to es neatceros. Bet es varu pateikt, ko es atceros. Pirmo reizi tev satiku vietā, kurā kādreiz satikās visi nepilngadīgie mākslinieki un avangarda cienītāji. Atmiņas man no tā pasākuma ir maz, bet es nekad dzīvē neaizmirsīšu Talsiņānos skatu, kā tā atvēra aliņu. Cik tev par toreiz bija gads, ja man bija kaut 13? Tas bija seksīgais rikšu laiks, kad mēs mināmies, dzināmies. Mums bija tās labs moto. Kruķi pedaļi, pakā pizdiņa daļa. Un tā mēs arī minamies vēl joprojām. It was in Denmark where we were studying together and we were
doing just normal things like everybody does, playing American football on a roof, smoking water pipe on a roof. We were driving all the machinery that we could find, playing beer pong almost every day, destroying our bodies in the climbing gym and everywhere else, climbing inside the ventilation of our university, going from roof to roof on the university. We replanted a tree. Nu, kā es pazīstu Šveici? Iepazināmies celtniecības koledžā. Viņam bija kereses, gari mati. Nu, riktīgs metālists bija. Patika spēlēt zoli un galda futbolu. Pārsvarā viņu saliku. Dažreiz viņš vinnēja. We are friends of Chris, whom we met 4 years ago in Latvia. Where he proved to be an outstanding party animal. And very successful pussy hunter. Jau toreiz Šveice atstāja ļoti pozitīvu cilvēku iespēju un bija izteikti draudzīgs. Nākamo reizi viņu satiku pēc pusgada Vidružos jaunajā gadā, un pēc tam arvien biežāk un biežāk. Tā mēs sadraudzējāmies. Un varu teikt, ka Šveice tiešām ir viens no visdraudzīgākajiem un jaukākajiem cilvēkiem, ko es pazīstu. Mūžīgos nogijus, raustīšanās dagunā aiz matiem, kutināšanu, bužināšanu, pūšanu puncī, ko tu vēl joprojām dari? Ko tev vairs nevajadzētu darīt, bet nestoties to visu, tu vienkārši esi mīļais lielais brālis. Un es tā ļoti mīlu. Tas bija spaigs vakariņš. Mēs iespējams iedzērām, varbūt arī nē. Iedzērām daudz. Tas tā nu jāzina. I don't quite remember how we met, but I guess it happened sometime in the school bar. And I also have quite many memories about us drinking together. Atceros viņu kā nedaudz noģīgu džeku ar pusgariem matiem, kas vienkārši mums gribēja normāli atlaist. Un tāds arī viss sākās. Es Šveici iepazinos līdzīgi kā Zane pirms tam stāstīja, bet labāk es viņu iepazinu tajā brīdī, kad viņš man palīdzēja iznovotēt manu vecīgu dzīvokli, līmējot tapetes un visu kaut ko krāsojot un tā tālāk. Varu pateikt par viņu, ka viņš ir cilvēks, kuram ļoti vienkārši atrast kopīgu valodu ar jebkuru pauģu cilvēkiem, izņemot varbūt urlas, bet man liekas, ar viņiem arī atrast kopīgu valodu. Sveiki! Es esmu Theo. I met Šveici last summer and I met Anna in winter, I think. Es satiku Kristapu ļoti šķiet, ka Lomonosova ielā sen atpakaļ. But we've heard that recently everything has changed because he met the woman of his life. Yeah, he started a new way where he's a very stable guy. And a very happy husband. Dažreiz. Es skaidri zinu, ka Kristaps būs ļoti labs vīrs un iespējams arī labs tēvs. Ko lai jums novēl? Kā jau ir ar tiem vēlējumiem, parasti visi vienmēr novēl kaut ko daudz, kaut ko lielu, kaut ko skaistu un veselīgu. Un es novēlu jums daudz skaistas brokastainas rītus, saulainus vakarus un jūs esat forši, es domāju, ka jums viss izdosies un bučas. Un bučas no mums. Hope you have a great wedding and hope to speak to you soon. Cheers, mate. Apsveicu tevi, tu visu labāko Kazan uz vāciski alles Gute zu deiner Hochzeit un tad nekad nebūšu krummes Glied. Esiet vienkārši laimīgi. Asiet. Man ir liels prieks, ka tu esi beidzot iestūrējis precību ostā. Liels sveiciens ar to un ceru, ka viss izdosies. Un no visas sirds vēlu gan tev Šveici, gan Anna, jums abiem skaistu kopdzīvi, lai jums viss izdodās, lai jums daudz mīļu bērniņu, skaisti piedzīvojumi kopā un tā tālāk. Rūks! Domāju, ka nevēlēšu jums tāds standarta default lietas, jo ticu, ka tās vienkārši piepildīsies. Jaunajiem pāriem novēlu 2 lietas, kas Kristapam jau piemīt. Nekad nezaudēt ticību lieliem, sākumā neticamiem sapņiem un vienkārši turpināt darīt labas lietas, kas mūsu draugu acīsos abus padara tik īpašas. Hei, čau, draugs! Es mīlu tevi and prieka for tonight. Esiet ar Annu kopā vienkārši laimīgi un daudz bučojoties. Es novēlu šiem jaukajiem pāriem ilgu kopdzīvi un ne tikai to. Daudz bērnus, vismaz 3.
So we want to wish you all the best for your marriage, For the party tonight. and for the honeymoon. Lai vienmēr viens otram dotu pa mīļai bučai un apskāvienam, lai tas ir kaut kas, kas jums dzīvē vairs nekad netrūktu. So we wish you all the best. In the new life. So guys, be happy and we are happy for you. And greetings from Norway. Es visu to reizi gatavots 3 reizes to pašu, ko Mārts teica. Un tad jauniem pāriem es novēlu visu to labāko, standarta bonus paketi. Un tad, ņemot vērā Latvijas demogrāfisko stāvokli, arī tāds ekstras kā mazas Kristaps un mazas Sandas. Bučojieties daudz. Bučojieties daudz. Ļoti daudz. Un novēlēšu to, lai piepildās visi jūsu sapņi un izdodas visas lielās lietas, ko kopā esat iecerējuši. Es Šveici novēlu, lai tavā turpmākajā kopdzīvē, tavā nākotnē tev ir fantastisks galda futbols tavā mājā, lai mēs vienmēr visi varam atnākt pie tevīm un palīdināt tevi zem galda. Man tiešām ir prieks, ka viņš ir atradis to meiteni, ar ko tagad pavadīja savu dzīvi, un es no sirds tev Šveici novēlu, lai tev viss izdodās un lai tu vienmēr pieturies pie savām vērtībām un saviem plāniem, kā līdz šim. Visu laiku bučojieties. Ticies pēc geja. Seksī. Novēlu tev jums abiem veiksmi, laimi un kaut kādas tādas lietas. Hei, Kristaps! Parādi pīpīs! Un tā arī es viņam novēlu nolēkt beidzot un citus panākumus. Un jautru izklaidējumu pilnu dzīvi. Aiziet, vecais! Izturību, mīlestību, un kad nāk kaut kādi smagāki laiki, pārvarēt viņus. Priekā. Kristapa un Anna, novēlu jums to visu labāko. Nākotnē mīlestību, saticību, saprašanu vienam ar otru. Un lai jūs vienmēr esat laimīgi. Daudz sveicienu no Londonas. Anna, Šveice, vienā vārdā apsveicu jūs ar šo te datumu. Es novēlu Šveici un tev, Anna, kuras ceru drīz iepazīties, visu labāko, visi siltākie sirds vēlējumi jums, lai jums veicas savā kopdzīvē. Lai izdodās, forši, super, lai turās. Ko tu teiksi? Jauku un laimīgs ģimenes dzīvi. Tindī! Kā šitie pumpuriņi, lai aug jūsu bērni. Kristapiņ un Anniņ, novēlu jums skaistu laulību, mīlestību ģimenē un daudz bērnus. Un Kristap atceries, ka vārds Reinis ir skaistākais vārds, ko tur iedot savam dēlam. Kompensācijas laikā izrauj Šveicē uzvaru. Kāds negaidīts pavērsiens. Līdzi turies. Bučas kriegā. Joprojām labāk spēlē nekā tev. Viss, kas